Labdien! Nāciet iekšā. Šeit mēs esam ēkā, Rīgas juridiskā augstskolas ēkā, Alberta 13, ko Soros fonds nopirka 95. gadā un uzdāvināja Rīgas juridiskajai augstskolai, ka tā tika dibināta. Ar nodomu, ka šeit veidot augstākās izglītības iestādi, un tas ir noticis, un blakus arī Stokholmas ekonomikas augstskolai šeit Rīgā. Un šeit veidojās, kā varēja teikt, tāda ļoti laba augstākās izglītības vide. Mēs esam 6. stāvā, un šeit ir mūsu pieņemšanas telpa. Mums ir sekretariāts, kurā mēs dalāmies ar mūsu vēl sadarbības organizāciju, kas ir Sabiedriskās politikas centrs Providus. Un virs mūsu galvas ir Laikmetīgās mākslas centrs un arī Latvijas cilvēktiesību centrs. Tā, es varu jums te tālāk parādīt. Šeit, kā jūs redzat, gatavojoties svētkiem, daudz kas notiek. Šeit ir cilvēki, kas nodarbojās ar komunikāciju, Gunta Kalman, man komunikācijas koordinatori, un citi cilvēki, kuri pašlaik skraidā pa visām telpām, lai gatavotu svētkus. Iesim te cauri. Tā ir mūsu mazā sanāksmes zāle, ļoti skaista, kā varēja teikt, tornītī, kur mēs redzam, kas skatās gan uz Strēlnieku, gan uz Alberta ielu. Un tad mēs ieejam faktiski daļā, kur ir, protams, priekšā šis, kur atrodas Providus, kas ir mūsu sadarbības partneri un apakšīrnieki. Un šeit ir Politika LV redakcija. Iziesim šeit gaitenī. Gaiteni nāk šeit Providus direktore Vita Tērauda, kas ir agrāk bija Soros fonda direktore. Šeit mēs esam arī pie Providus, un te ir Krista Baumane. Sveiciens! Varbūt tu var pateikt, ko tu nodarbojies. Jā, es esmu Politika LV producente un arī Providus direktors vietniece attīstības jautājumos. Attīstības jautājumos, tā ir. Nodarbojos ar naudas vākšanu Providus. Un šeit mums nāk Baltijas Amerikas partnerattiecību programmas direktore Ieva Morica. Un šeit šajās plašās telpās ir Providus darbinieki. Valds Kalniņš, kas nodarbojās ar pretkorupciju. Pareizi. Varbūt tu var dažs vārds pateikt. Jā, tā ir pilnīgi taisnība. Pilnīgi taisnība. Šeit ir pazīstama. Tieši par ko es runāju agrāk, par Lolitu Čigāni, kur arī pārņēma no Soros fonda Latviju, tad, kad Providus pārņēma politisko partiju finanšu monitoringu, tad Lolita arī kļuva pazīstama televīzijas ekrānos ar šo programmu. Skandalozu. Te vēl ir vairāki Providus darbinieki, kur izstrādā pašlaik. Vēdieni mūs apciemo visus. Šajā galā ir saimniecības telpas. Un šī ir mūsu lielā zāle. Te notiek gan preskonferences, gan apmācības semināri, gan apaļie galdi un tā tālāk. Un te mēs saliekam visu kā pēc vajadzības. Un virtuvē pašlaik lasa avīzes un taisa kafiju Dace Atpole. Un Dace Providusā ir atbildīga par Eiropas jautājumiem. Tieši tā. Paldies!
15 gados Soros fondam ir bijis viena un vienīga misija, un tā ir veicināt atvērtas sabiedrības attīstību Latvijā. Kā mēs esam darbojušies, ir bijuši laikam atbilstoši un daudzveidīgi. Mēs esam ieguldījuši pār pa $60 miljonu Latvijas sabiedrībā, strādājot gan izglītības jomā, visdažādākās programmās, mākslā, kultūrā, sabiedrības veselībā, cilvēktiesībās un etniskā integrācijā. Vai Aivars Lembergs un Indula Semps ir personīgi apciemojuši Soros fondu, un vai viņi ir ielūgti uz atvērto durvju dienām? Ar Lemberkungu mums bija sakarā ar Soros mūsdienu mākslas centru. 90. gados bija viena no gadskārtējiem izstādēm, notika katrā ziņā Ventspilī. Tātad saskars mums ir bijusi pagātnē. Kā varētu teikt, Emša kungs, kā Saeimas priekšsēdētājs, ir bez šaubām kopā ar pārējiem mūsu valsts vīriem aicināt uz mūsu svinībām. Mēs ne visus Latvijas pilsētas mērus ieaicinājām uz šo pasākumu.